Tagad gan ķeramies klāt vērstīm pie ragiem, un pirmais dialogs tūdaļ, un es aicinu uz skatuvi šajos fantastiskajos samta krēslos pievienoties Saeimas budžeta un finanšu komisijas vadītāju Jāni Reiru. Lūdzu, ar aplausiem. Jums ir mikrofoni arī priekšā. Un Latvijas Republikas veselības ministru Hosam Abu Meri. Es mazliet jūtos kā tāda šova vadītāja, bet tas mazliet arī ir kā tāds, teiksim tā, labā nozīmē spēle, jo dialogs mazliet to tā kā paredz. Un es ātri izstāstīšu to ideju. Tātad katram dialogam ir centrālā premise, ko es nolasīšu pēc īsa brīža, un dalībnieki diskutē 3 kārtās. Pirmā kārta ir pieredzes definēšana, otrā kārta ir pieredzes pārnese, un trešā ir pieredzes dažādošana. Pieredzes definēšanas kārtā katrs dalībnieks veic 5 līdz 7 minūšu garu iepriekš sagatavotu uzrunu par identificēto dialoga pamatjautājumu. Pēc ievadsarunas katram dalībniekam tiek dot iespēju uzdot otram sarunu dalībniekam jautājumus, un pieredzes pārneses kārtā dalībnieki balstoties uz pirmajā kārtā stāstīto dalās ar savu pieredzi. Tā var būt institūcija, ko arī dalībnieks pārstāv pieredzes ziņā, piedāvājot risinājumus, kā uzlabot un kā nonākt pie identificētās problēma jautājuma risināšanas. Pieredzes dažādošanas kārtā dialogā iesaistās arī auditorija ar mērķētiem jautājumiem, kurus jūs varat uzdot caur šo QR kodu. Tātad 3 kārtas, un principā tas, ko es tā kā paģēru, ka 25 minūtēs mēs to visu izdarīsim un atradīsim risinājumu. Tas nav iespējams. Tā dialogi nesākas. Bet vai vispār būs par katru daļu ir kaut kāds davana, kurš vinnēs vai kā? Protams, publikas mīlestību. No tā jau, skaidrs. Tātad pirmā daļa ir šī, pirmā kārta ir tātad par šo identificēšanu, un es jums varu pateikt, ka dialoga tēma jums ir investīcijas veselības aprūpē un ekonomikā, kur meklēt kopsaucēju. Mēs to abās runās dzirdējām, tas ir izaicinoši īpaši pie budžeta, kurš ir drošības budžets. Un dialoga centrālā premise ir tāda. Veselības aprūpes sistēmā tiek operēts ar nepietiekamu finansējumu pamatvajadzībām, nerunājot par uzlabojumiem un papildu prioritārajām jomām. Finansējuma trūkums tieši ietekmē arī ilgtermiņa sabiedrības labklājību un ekonomisko attīstību, kā jau minēja runātājs. Tātad, pirmā kārta, vai jūs sapratāt nosacījumus, vai esat sagatavojuši 5-7 minūšu šo te runu? Jā, es cenšos. Vienmēr, jā. Sapratām, bet neesam sagatavojuši. Es būšu priekšā un varbūt maigi iejaukšos sarunā. Jā, tu varēs mums pateikt, ka pietiks, jo es varu runāt un runāt. Uzņem laiku. Jā, tieši tā. Vispirms labdien vai labrīt visiem kolēģiem, un tiešām man esmu ļoti pagodināti būt šeit un parunāt. Mums jau no rīta bija ļoti laba tikšanā. Un man liekas, arī Liene bija veselības ministru uzrunu no rīta, precīzi, ko es gribēju runāt, viņi jau visi tēmas jau pastāstīja. Bet es saku uzreiz ar budžetu, jo tas arī ļoti būtiski. Tā kā jebkurā... Atstāja man ar kaut ko. Jā, pirmais ir pieredzes definēšana. Jā, pieredze. Es definēšu to no mani, kā ministra, no valdības pusē, ko vajag darīt. Un, protams, es domāju, ka Jāni no Saeimas puses, kurš piešķir to naudu, kā viņš var kontrolēt, kas viņam patīk, kas viņam nepatīk. Bet man liekas, ka ļoti būtiski saprast numur 1, ka mēs dzīvojam cita pasaulē. Tā nav vienkārši pasaule, kā bija 10, 15, 20 gadi atpakaļ. Tas ir numur 1. Numur 2, mums ir jāakcentē un jāatkārto un jārunā katru dienu, ka veselības aprūpe ir pamat vispār jebkuru programmu, ko mēs gribam izveidot, jebkura valsti. Jo mēs redzējām, ka Covid pandēmija laikā, ja nav veselība, nav ekonomika, nekā nav. Ja nav veselība, nav izglītība. Ja nav veselība, nav tirdzniecība un tā tālāk un tā tālāk. Tad veselība ir drošības jautājums. Numur 1. Numur 2. Runājot par veselības aprūpi Latvijā. Mums nav slikti kolēģi. Runāsim godīgi. Mums ir problēmas. Vai kaut kur nav problēmas? Man bija dažas dienas tikšanas ar Šveices vēstnieku, un es saku runāt par mūsu problēmām. Viņš saka, tiešām, mums tas pats ir. Un viņam ir budžeti 3-4 reizes lielāk, un viņi visi saka, ka Šveice ir viss kārtībā. Es Ženēvā biju aprīli,
un viena kolēģi no ministriem salauza roku un sēdēja uzņemšana 8 stundas. Ja Latvijas iedzīvotāji sēdēja 6 stundas, traumatoloģija, visi kliedz, kas tas ir. Tā kā, ko es gribu pateikt, mums ir jābūt un jābūt pārliecināti, ka Latvijas veselības aprūpe Latvijā ir laba, bet ir nepieciešama uzlabot visu laiku, reformēt visu laiku, sakot visi modernizācija, tehnoloģija un tā tālāk. Trešais ir, nevar būt reformu vai nevar būt kaut kāda jauna ideja bez diskusija. Un nevar būt, ka visas idejas piekritīs visi. Līdz ar to, jebkura programma, ko mēs gribam ieviest, ir nedaudz neiet pēc abu mērēju. Piemēram, vēlme, kurš visas lietas grib ātri uzdarīt, bet iet pēc Latvijas tradīcijas, kas visas lietas ir vispirms jāredzēt, jāklausā, jāpārbauda, jāpatausa, un tā tālāk. Tā ir tradīcijas, tā ir mūsu rajona tradīcijas, tās lietas iet. Tas nav slikti, tāpēc mums varbūt ejam lēnāk, bet mēs ejam uz pareizu virzienu. Tātad ļoti būtiski, es uzskatu, kas notika ar to budžetu, es nozakšu no reizi to jautājumu, es zinu, ko viņš grib pateikt. Ko jūs runājat? 6-7 gadi atpakaļ budžet bija pusi no šita budžeta. Un tā problēma ir tas pats. Baigi daudz lietas nav mainījies. Es domāju, ka nē, daudz lietas ir mainījusies un mainas uz priekšu, bet vai tās lietas, kas mainīs iedzīvotāji, vai just šobrīd, es pateikšu lietas, varbūt mēs varam just pēc 3-4 gadiem, lietas varbūt nākamā gada. Piemēram, nākamā gada es ceru, ka mēs varam kopā ar nozare, arī ar SIFO, arī farmācijas nozare Latvijā, mēs varam just, ka tomēr Latvijas aptiekas medikamenti, recepšu medikamenti, tomēr cenas vajag samazināties. Piemēram, jā. Tāpēc es domāju, ka ļoti būtiski pēdējais punkts, lai Jāni laiks arī skrien. Pēdējais punkts ir ļoti būtiski, ko arī Liena stāsti. Un ja mēs arī sākam pēdējie 2 mēneši par to runāt, un ļoti katru dienu es to atkārtoju jebkurā vietā, arī bērnu slimnīcas konferences to runāju, mums ir jāmaina bišķi savas domāšana. No ārstēšanai uz prevencijas. Tad mēs meklējām naudu, lai ārstētu. Bet mums ir jāsāk investēt naudu vairāk, lai būtu prevencija, lai būtu profilakse, lai ātri un laicīgi atrast jebkura slimību un efektīvi ar inovatīvi medikamenti ārstēt, lai cilvēki lai dzīvo ilgāk, veselīgāk un lai ekonomiski mēs varam iet uz priekšu, jo mums demogrāfija diemžēl krīt. Tā kā tādas lietas, ko mēs darīsim nākotnē, būs ļoti izaicinoši. Un, manuprāt, tas ir normāli, ka mums ir jārunā ar sabiedrību, visi kopā, gan nozarē, gan ministrijas, gan nevalstiskas organizācijām par to, ka mums ir jādomā par savu veselību, jo tā ir pienākuma katram individuāli. Un tas arī ir punkts, ka mēs parasti ikdienas dzīvi par to nedomājam. Tā, īsumā. Liels paldies, Reira kungs, pieredzes definēšana. Jā, sākotnēji, kad jūs teicāt par to, ka jāstāst par pieredzi, es sāku domāt, Tāns parās tā, kad es dzēru citramonu, man bija tādas sajūtas, tagad ir paracetamols, tad ir labākas sajūtas, laikam kaut kas uzlabās, bet es savaru par citu pieredzi. Protams, vēl atsaukšos uz rīta uzrunu, kur jūs teicāt par 3 baltiem ienaidniekiem veselībai, bet ļoti cienījams profesors, bērnu ķirurgs, ļoti slavens, kādreiz teica, ka komandējumā tas neskaitās. Ja? Tur smadzenes bloķē kaut kādas enzīmes un komandējumā var to darīt. Ja? Ne cukurs, tas uz baltiem smalkiem miltiņiem bija attiecināms. Bet par pieredzi, Hosams jau pieskārās tam, ka tika strauji palielināts finansējums jau sākot no iepriekšējās Saeimas. Tātad, laikam, es sāku kā finanšu ministrs, bija 800 miljoni un beidzām 1,2–1,3 miljārdi, praktiski 60% pieaugums, kas, laikam, bija nozīmīgākais visā Latvijas vēsturē. Arī nākamajos gados
Pagājušajā gadā atceraties jau pie tā pielikuma, kas bija, vēl pārējās nozares solidarizējās un 180 miljoni tika piešķirti no citām programmām pārskatot. Arī šogad papildus ir līdzekļi un ļoti interesantā veidā, tātad papildus piešķirti nevis veselības ministrijai, bet tajā saucamajā 74. resorā, kas ir ar Saeimas lēmumu, papildus lēmumu sadalāmie līdzekļi. Ja? Un tātad pie katras, tur laikam bija 170 miljoni, vai ne, apmēram. Un pie katra veselības ministra sastrādātā darba viņš nāk uz Saimu, un tad ir arī parlamentārā kontrola pār šiem te izdevumiem. Kas ļoti labi, un deputātiem arī rada kaut kādu tādu sapratni un stabilitātes sajūtu, ka tie līdzekļi netiek kaut kādā veidā iemesti katlā un izmantot neefektīvi. Bet nozare par pieredzi un, protams, to, ko Hosams teica, tas tā ir, ka visās valstīs ir problēmas. Atceros Zviedrijā, laikam, 18. gada vēlēšanās vadošā partija zaudēja tieši dēļ opozīcija izmantoja veselības aprūpes slikto katastrofālo stāvokli Zviedrijā. Par iegānstu un pozīcijas partijas zaudēja savu premjeru krēslu. Tā kā tas notiek, atceramies 2000. gadu sākumā, kad, piemēram, Zviedrijā bija diskusija sabiedrībā, ka premjeram ir nepieciešama endoprotēze, un tad vai nu jāgaida rindā pusgads, vai tomēr premjeram var būt iespēja bez, jo tad sociāldemokrāti valdīja tur tādu atbildības sajūtu savādāk. Ja? Un tad bija šī diskusija sabiedrībā, vai endoprotēze ir rindā jāgaida premjeram, vai tomēr viņš var bez rindas. Ja? Un paralēli mūsu parlamentā bija viens deputāts, kurš mītnes zeme Zviedrija, Latvietis, Klaidu Latvietis, kuram veica endoprotēzi Zviedrijā 2 reizes ļoti neveiksmīgi, un tad viņš atbrauc uz Latviju, un tur viņam veica, un viss vēl tagad staigā, un nekādas problēmas nav. Ja? Tas ir tas, kas, kā man šīs pārdomas un domas saistās. Protams, man patika, ka Hosams teica, ka dodiet naudu tagad, un tad mēs pēc 3-4 gadiem redzēsim. Hosam piedāvāja, iedodam naudu, gaidām 3-4 gadus, dodam nākamo naudu, kad redzam tos rezultātus. Es nepiekrītu. Ja? Ļoti labi veidojas dialogs. Ķeramies klāt otrajai daļai, proti pieredzes pārnesen šajā kārtā, izmantojot jautājumu formātu, kā es varu tev palīdzēt man, kā mēs varam, tā kā dzirdot to pieredzes definēšanu, tagad pieredzes pārnese, kā viens otram, tātad ministrija, Saima, kā var palīdzēt, kā varbūt uzlabot komunikāciju. Mēs slaido redzam jau jautājumu tur jau par komunikāciju. Ir tas jautājums, kā personīgi trauc komunikāciju. Man netrauc komunikācija ar Saimu. Izlasīsim jautājumu, izlasiet jautājumu, lai saprotu auditoriju. Kas jums personīgi trauc komunikācijā ar Saimu, lai pārliecinātu deputātus ieguldīt vairāk līdzekļu veselībai, un ko deputāti pieprasa, un kas viņam pietrūkst? Es domāju, ka komunikācija ar Saimu pilnīgi ir labā līmenī, jo es esmu tāds ministrs, kurš vakar, piemēram, es biju pie frakcijas stabilitāte. Nākamā nedēļā es eju pie pirmā vietā. Pēc tam pie Nacionālā apvienība, tad es eju pie opozīcijas. Un arī koalīcija, protams, ko mēs katru nedēļu satikam. Man nav pilnīgi problēma komunikācijā ar Saimu, jo manuprāt, katru Saimas deputātu, vienalga, kurā koalīcija vai opozīcija, ir jāzina, ko mēs darām, un es pilnīgi ļoti atbildu, ko viņi prasa. Kā viņi var likt viņu saprast, ka mums vajag vairāk, finansējumu, ar to, ka es paskaidroju, kas ir vajag, un kā vajag darīt, un cik ilgi vajag, un tad atbilde ir, kā jādod to naudu vai nav jādod. Tā kā es neesmu gatavot vakariņas šodien, piemēram, un pēc 3 dienām ēdīšu un maksāšu par to, ne? Dod man naudu šodien, gatavo vakariņas, un 3 dienas es tev došu, Jāni. Jā, šis jautājums ir tāds... Tāda izpratne ir gandrīz vai katrā nozarē.
Mums ir 15 vai 14 nozaru ministri, mums ir dažādas vajadzības un ņemot vērā, ka, piemēram, kaimiņos ir karš un mēs dzīvojam kaut kādā augstā kara apstākļos. Pagājušajā gadu, tātad veidojot pagājušā gada budžetu uz šo gadu, aizsardzībai un iekšējai drošībai bija mazāk naudas nekā veselībai. Ja? Tātad saprotot to, ka ir nepieciešams, bet ir nepieciešams arī attīstīt citas nozares, citas. Pedagogiem ir nepieciešams atalgojums, policistiem nepieciešams, robežsargiem, zemessargiem un praktiski visiem ir nepieciešams. Un nauda tik, cik viņa ir, tā nauda ir. Ja? Mēs taču katrs ņemam savu ģimeni, tad tērējam tik, cik mums ir ģimenes ieņēmumi. Ja? Un ja kāds lielāks pirkums, tad aizējam uz banku vai ātro kredītu paņemam, nopērkot. Ja? Bet principā tā sabalansētība nekur jau nepazūd, jo tik līdz mēs tērējam vairāk, mēs uzkraujam parādu mūsu nākamām paudzēm. Mēs jau tiksim galā kaut kādā veidā, bet audzējot parādu, šis nav. Tātad, jā, protams, tātad Latvijas veselības aprūpē finansējums mazāk par 4% no IKP, kā iespējams palielināt līdz 8-10%. Šis arī ir viens malts. Ja? Ir valstis, kur nav privātās medicīnas, pārsvarā nav. Varbūt ir skaistumkopšana, vēl kaut kādas nozars. Ja? Un tur ir 7-8%. Latvijā privātā medicīna ir apmēram līdzvērtīga. Ja? Tātad 4% valsts finansējums, 4% katrs privātais cilvēks, mēs, jūs, sevišķi tie, kas ir pārticīgāki, viņi negaida rindās, bet iet un ņem pakalpojumus. Ja? Ir tie 8%. Grozies kā grib. Sistēmā ir 8%. Ja? Un tāpēc varbūt tā problēma ir tāda, ka ne problēma, bet tāpēc arī, kā Hosams teica, ka mums ir labā stāvoklī veselības aprūpe, ļoti labā stāvoklī. Daudz cilvēku to saka, gan ārzemnieki, gan mūsu visu izbraukušie strādāt ārzemēs, ja visi brauc uz šejienu ārstēties, nevis tur. Ja. Šobrīd jūs atkal definējat, vajag to pārnesi, kā jūs viens otram varat palīdzēt, lai uzlabotu situāciju. Tur ir jautājumi. Vispirms jūs, un tad jautājumi pašās beigās, jā. Es zinu, ka viņi kairina tie jautājumi priekšā. Tur ir daudz jautājumu. Es jau lasu, cenšos ātrāk kaut ko. Noņēma mums. Bet es varu atbildēt. Es domāju, ka viens jautājums bija ne no ražotāji par to uzsienījumu doteik vīnu, vai no liela tirgotāja, vai no Latvijas aptiekas. Tāpēc pelni nepietieks, saprotu, bet to jau mēs runājām. Bet jautājumi par to, ka mūsu budžeti ir ap 4% vai bišķīti vairāk no IKP, es piekrītu, ka mums ir nepieciešama vairāk investēt, un neviens arī valdības locekļi vai Saeimas deputāti nesaka, ka nevajag vairāk medicīna. Vajag, bet kā Jāni teica, ka to tomēr tiešām šajā budžetā, un iespējami arī nākamā budžetā, ka nauda ir ļoti maz, un iespējami varbūt nākamā budžeta vispār nebūs papildus finansējumi. Ja? Tad mums ir jāizdzīvo ar ko patreiz ir, bet jāizdzīvo arī efektīvi. Tāpēc mēs darām daudz lietas paralēli, gan digitalizācija jautājumu, gan paskatīt visi kādi programmi, kuri nestrādā ļoti labi, lai vienkārši virzītu to finansējumu, kur vairāk vajag. Un, piemēram, nākamā budžeta, nākamā gada ar Saimu atbalstu arī un ar finanšu ministriem mēs varējām arī palielināt, jo mana prioritāte no pirmā dienas šajā ministrā amatā, es teicu, ka tomēr, lai iedzīvotāji dabūju to tiešu ietekmē uz viņu ikdienas dzīvi, vislabāk būtu caur medikamentiem, ne caur rindas samazināšanu. Lai samazinātu rindas, mums nepieciešams 600 miljonu klāt, mums nepieciešams vēl arī 20% mediki klāt, mums nepieciešams vēl salabot to pierakstu. Tad mums ir daudz darbi, kur vajag ilgu laiku, bet medikamenti, ja mēs investēsim, kompensējam medikamentu sarakstā, tad jauni medikamenti tik ātrāk pie pacientiem viņi maksā mazāk. Ja mēs samazināsim medikamentu cenu, iedzīvotāji jūt to finansiālo atbalstu. Ja. Tāpēc, manuprāt, mēs neesam
piemēram, šobrīd Igaunijā līmenī ar budžetu, jā. Mums nepieciešam to Drīz 6-700. būsim. Bet es domāju, ka mēs, 5 gadu laikā, Viņi samazina budžetu. Viņi samazina budžetu par ļoti 10%, budžetu, protams, viņi samazina, bet mums jebkurā gadījumā ir jāņem vērā, ka mums ir 3 lieli izaicinājumi. Pirmais, Latvijas iedzīvotāja un Eiropa kopumā demografiski kritam, mēs novecojam, mēs dzīvojam ilgāk ar vairākām slimībām. Tātad tehnoloģija ir dārgāk, inovācija vispār ir dārga lieta, līdz ar to mazāk iedzīvotāju skaitu, bet vairāk pacientu skaitu, līdz ar to vairāk finansējumu vajag, jā. Bet tā ir visi Eiropā, tāpēc mums arī tagad sākam darīt visu, lai arī 10 gadu laikā sagaidītu to pārmaiņas demografiski, gan cilvēku resursu līmenī, gan arī telemedicīna, digitalizācijas, slimnīca mājā, aprūpe mājā, lai visas lietas varam atbalstīt mūsu iedzīvotāji tādā veidā, lai viņi nejūt to trūkums, kas diemžēl ar laiku nāk klāt. Jā, un vēl runājot par tikai veselības aprūpu un finansējumu, gribu pateikt, ka mēs pagaidām nejūtam, un es domāju, paldies Dievam, ka varbūt mums izdosies nejust to, kas notiek citās valstīs. Jā. Igaunija samazina savu budžetu izdevumus par vairāk nekā 500 miljārdu. Somijā ir, es nezinu, cik miljārdu samazinājums. Vakar Francija paziņoja par 66 vai 63 miljārdu budžetu samazināšanu. Ja, un praktiski tas skar visas nozars. Mēs liekam klāt. Es finālu skaitli vēl nezinu, bet tas būs apmēram starp 200, starp 300 un $500 jaunas naudas, neskaitot jau to, kas pielikts iepriekšējā gada budžetā, jo mums ir ilgadīgi 3 gadu budžeta plānošana. Ja. Līdz ar to mēs ļoti ceram, ka mēs izspruksim no šīs situācijas, un tas var būt no vienas puses kā joks, ka Igaunija drīz mūs panāks, vai kā nejoks. Bet par 4% runājot, tas ir ļoti neobjektīvs rādītājs, jo praktiski mums ir viszemākais nodokļu iekasējums no IKP, viens no zemākiem Eiropā. Ja. Tātad, ja Skandināviem ir kaut kur 45%, no IKP mums ir 30, virs 30, nedaudz. Ja? Un viens no risinājumiem bija tātad ļaut izmantot veselības aprūpi tiem, kas maksā nodokļus, kam ir paredzēta veselības aprūpe. Ja? Un, protams, ka daudz lobiju iespēju. Praktiski mēs esam laikam 2 vai 3 valstis, kur nav tādas sistēmas, ja, kad tikai rezidents saņem veselības aprūpi, pārējiem ir maksas pakalpojums. Ja. Un iepriekšējā saimā, vēl vienā iepriekšējā to ievies, iepriekšējā to atcēla, labumu no tā nekāda nav, jo ļoti daudz strādājošie, kuri maksā nodokļus citās valstīs, atbrauc šeit pavasaru, savest veselību kārtībā, un viņu vienīgais apliecinājums ir personas kods. Tā sistēma nav godīga, jo praktiski visi, kas maksā šeit nodokļus, arī apmaksā viņu veselības aprūpi un stiprina tās valsts, kur viņi strādā veselības aprūpi, jo viņi maksā tur nodokļus, bet nesaņem pakalpojumu tur. Ja, tātad, viņiem tas pakalpojums tajā valstī uz mazāk cilvēkiem dalās. Ja. Tik vienkārši tā sistēma. Bet, protams, mēs ejam un attīstamies, bet kā mēs varam viens otram palīdzēt, mums nav problēma palīdzēt, jo Hosams ir bijis saimā, strādājis, viņš zina, kā saima strādā, es esmu strādājis veselības ministrijā 6 mēnešus par parlamentāro sekretāru pie ministra. Mums ir 5 minūtes vēl tai pieredzes dažādošanā. Jūs veiksmīgi esat, es esmu piefiksējis 2 pirmās kārtas izturējuši. Bet es gribu atbildēt. Jā, un tad trešā daļa 5 minūtes. Es nevaru neatbildēt. Jā, un tās 5 minūtes veltīt Jā, tad pirmais jau par to, vai veselības aprūpe bijusi prioritāte šogad, jā, bija un būs. Ko nozīmē prioritāte valdība? Nozīmē, ka mēģina atrast katru gadu kā cita, piemēram, jomas papildus finansējums. Jā. Tas bija prioritāte. Prioritāte neparādīs tā, ka mēs pa 1 gadu vai pa 2 visādas problēmas mēs varam atrisināt. Tas nav iespējami, jo tā ir sistemiskas problēmas. Jautājums arī bija par arī, nezinu, tur bija lentīši un sapustēsies un skaistums un nevar to.
Tātad skaisti sapucēt pasākumi ir jauki, paldies. Nenoliedz tomēr rindas pie ārsta nemazina. Protams, nemazina. Es neteicu, ka mazina. Medikamenti, protams, bet kurš izrakstīs tos, kas nebūs tik pie ārsta? Jā. Ļoti vienkārša formula. Tātad mums ir 1,8 miljārdu budžeta apmēram. Jā? Mēs sadalījām 1,8 miljārdu vai 1,9 miljārdu apmēram uz 1,8 miljonu iedzīvotāju. Sanāk vienu cilvēku Latvijā, ja viņš grib ārstēties, ap 980 eiro. Sadalījām, piemēram, Igaunijas budžetu uz viņu iedzīvotāju skaitu, sanāk 600 eiro klāt, vai vairāk arī. Ja? Tātad, tas ir viens. Ko tas nozīmē? Ko es gribu pateikt no tā? Nozīmē, ka mums 60% no iedzīvotāju, kur var tikt uz valsts apmaksātu pakalpojumu, un, diemžēl, mums ir 30-40% no Latvijas iedzīvotāju, ja viņi negrib gaidīt rindas, vai netikt laicīgi pie kvotas, kas mums ir tā sistēma, viņi iet vai par apdrošināšanu, vai no savas kabatas maksā. Katru reizi mēs likām klāt pie kvotas, katru reizi no šī 30-40%, viena daļa pasaka, kāpēc man jāmaksā? Ja reku ir iespējams, varbūt es pagaidīšu mēnesi, tad viņi iet atkal pie šitā pusē, kur ir regulāri izmanto valsts apmaksāto. Līdz ar to tā rinda nesamazina. Otrais, mums ir trūkums ar personāliem. Reku slimnīca vadītājā, piemēram, Somija ir uz vienu ārstu 4 māsas. Mums ir uz vienu ārstu knapi vienu māsajā. Tātad ārsts dara darbu daudz vairāk nekā viņam vajag. Amerikā ārsts uztaisa operācija, runā ar jums vienreiz, viss beidzas. Tur dara ārstpalīgs, māsā, izrakstīšana, pierakstīšana un tā tālāk. Mums Latvijā ir jāiet uz to, ka vidēja personāla, medicīnas personāla ir jāņem daudz no ārsti. Tātad mums ir jāsamazina ārstslodze, lai vairāk runā ar konsultācijām, ja būtu pieejami gan attālināti pieejami, gan arī tāda veida, kā ārsti, ka jūs, piemēram, ja jūs gribat nākt pie gastroenterologa pie manis, pirms jūs nākat pie mani, jūs ejat pie mana māsa, kas raksta jums, ko vajag darīt vispirms, vai ģimenes ārsts, ja visi ir tāda līmenī, uztaisiet visu, tad nākat viena vizīte, tad es uzreiz jums došu, ko jums jālieto. Kad jūs lietot to zāles, nav jānāk atkal pie mani, ejat pie māsā, ja jūs labi jūtat, jūs turpināt to zāles vēl uz priekšu. Līdz ar to mēs izveidojam RSU, Advanced Nurse System, kur mēs gribam 2 gadu laikā sākt daudz šī māsa, kur varētu būt pa vidu, lai nevajadzētu pie pirmā vizīti gaidīt rinda, pie otrā un trešā, pietik satikt ārstu vienu reizi, vai arī konsultēt telefoniski, lai risinātu problēmu. Tā Eiropa iet un pasaulē. Tādi daudz mediku trūkumi visi Eiropa kolēģi. Līdz ar to, kur pierakstīt, tad ir piedāvājumi pierakstīt privāta iestāde vai arī valsts iestāde par maksu, jo sanāk, kvotas ir 90% ir piepildas, bet par piemaksa vienmēr ir vietā. Diemžēl tā ir realitāte. Tas ir labi, tas nav labi, tāpēc mēs mēģinājām strādāt, lai šī jautājuma atrisinātu. Un tā digitāla jautājuma par pierakstu ir ļoti būtiski. Es esmu pārliecināts, ka katram no jums, kuram nav ļoti labas attiecības ar ārstiem, ko dara? Zvana Rakus, zvana Stradinas, zvana VC4, zvana VCA, zvana. 5 vietas jūs pierakstiet. Pēc tam piezvana jums 1, jūs ejat ātrāk, un to 4 jūs visi esat godīgi, ka jūs 4 vietas piezvaniet atpakaļ. Nē! Ja varbūt jūs mēģināt vienu piezvanīt, neatbildē registratūrā, jums nav laika atzvanīt. Un tā notiks. Un rezultātā 4 vietas cilvēki neaizgāja. Arī rinda pagarināt. Jā, Hosam, bet šeit bija jautājums, kā varētu kontrolēt izdevumus citām nozarēm nelietderīgos. Es domāju, ka varbūt labāk sākt ar savu nozari, ja, kurā mēs tagad atrodamies ar veselības nozaru. Un tas, ko Hosams vienu teica, ja, tātad privātajā medicīnā šis te neapmeklēto vizīšu skaits ir ļoti minimāls. Tāpēc, ka tur atbildīgā persona, sekretāra vai administratora apzvana iepriekšējā dienā, pajautā, ja, un kāda naudas summa, es dzirdēju kaut kur dažās vietās ir 60-70% apmeklējums, ja tad 30-40% neatnāk. Ja? Pēdējā pētījuma bija 15 līdz 20% precīzi. Privātajā tie ir 2-3%. Ja?
Nu, lūk. Tāpēc privātai cilvēki maksā no savas kabata. Valsts, tas ir valsts. Jā, bet Šī mums arī jānoslēdz. Mēs gribējām dialogs, es tiek karstuši, man ir liels prieks, bet milzīgs paldies ar aplausiem. Mēs cenšamies. Eksperiments dialogu formātā ir izdevies. Un kā jau es teicu, publikas mīlestība ar aplausiem ir jūsu balva par to, ka jūs atnācāt. Paldies!